Esi sveicināts lūkšanas skolas dalībnieki. Šī ir pirmā mācība tēma, kas ir lūkšana. Un kāpēc mums ir jālūdz? Man ir prieks, ka tu esi pievienojies šajā lūkšanas skolā, un es ļoti ceru, ka mēs apgūsim daudz labas lietas, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un ka tā būs ne tikai teorija, bet ka tā būs reāla prakse mūsu dzīvē, mūsu ikdienā, jo tam ir lieli un bagāti augļi, ja mēs to arī lietojam. Tāpēc, lai Dievs bagātīgs tevi svētī, kā jūs sacīju, šī ir pirmā mācība tēma, kas ir lūkšana, un kāpēc mums ir jālūdz. Tātad, pirmkārt, mums ir jāsaprot to, ka lūkšana to nav iedibinājusi baznīca, draudze, cilvēki. Tā nav kaut kāda tradīcija vai kaut kādas ceremonijas, tas ir biblisks princips. Jo jau no pasaules radīšanas iesākuma mēs redzam, ka Bībelē lasām, ka daudzu cilvēku dzīvēs lūkšana bija neatņemama sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka Dieva vīri un sievas ir vērsušies pie Dieva caur lūkšanu. Tas nozīmē, ka lūkšana ir saruna ar Dievu. Tad saruna ar Dievu. Tad lūkšana ir saruna ar Dievu. Tad vēršanās pie Dievu. Dievu meklēšana, Dievu piesaukšana, tā tas ir rakstīts Dieva vārdā. Mēs lasām, ka gan vecajā darībā, gan jaunajā darībā ir bijuši dažādi cilvēki, kas ir to darījuši, praktizējuši, piesaukuši Dievu, meklējuši viņu, saukuši uz viņu, izteikuši savus lūgumus, savus vajadzības. Tas ir ļoti svarīgi. Bet mēs kā jaunās derības kristieši cilvēki dzīvojot šajā laikā, mums ir jāsaprot, ka lūkšana nav tikai vienkārši saruna ar Dievu. Pirmkārt, mums vajadzētu saprast, ka tās ir personīgas attiecības ar Dievu. Sāksim ar to, un tad sako viss pārējais, mūsu lūkšana vajadzības, mūsu lūgumu, viss pārējais, ja? Mēs sākam ar personīgām attiecībām ar Dievu. Tas ir tas, ar ko mēs sākam. Tā ir lūkšanas būtība. Tās ir personīgās attiecības ar Dievu. Tā ir Dieva meklēšana un tā ir Dieva arī atrašana. Un tad arī mēs piedzīvojam, tad arī mēs atveram daudz lietas meklējot Dievu. Tas ir ļoti svarīgi, jo mums jau cilvēkiem gribās domāt par tām lietām, tad, kad mēs runājam par lūkšanu, kā lūkšana vajadzības izsaka savus lūgumus, jo mēs redzam fiziski, mums gribās savas vēlmes, savas vajadzības, savas iegribas, jā, visu to piepildīt. Mums tas ir vajadzīgs, jo mēs esam cilvēki, jā, un tas ir kā arī normāli, bet personīgas attiecības ar Dievu. Tas ir tas, ar ko mums ir jāsāk, kad mēs ilgojamies pēc Dievu, kad mēs saucam uz viņu, ka tas ir, kad viņš ir mūsu fokus, jā, kad mēs skatāmies uz viņu, raugamies uz viņu, nevis, ka mēs skrienam momentā, man vajag tagad un tagad šo un to, bet ka mēs pavadam laiku ar Dievu. Tā ir tā būtība, ja? Mateja evaņģēlija 7. nodaļā un 7. pantā mēs lasām, ka lūdziet, tad jums taps dots, Jēzus runā tur, lūdziet, tad jums taps dots. Liekas, kāpēc man vajadzētu lūgt? Dievs taču varētu dot visu, tāpat vien. Jā, Dievs mūs svētī, Dievs mūs bagātīgi svētī un daudz lietas mēs Dievam nemaz nelūdzam. Dievs vienkārši dod, tāpēc, ka viņš mūs mīl, viņš par mums rūpējas un gādā, viņa žēlastība par mums. Ziniet, kāpēc Dievs mums dod? Tāpēc, ka mēs esam viņa bērni, mēs esam viņa ģimenē. Tas ir pilnīgi normāli, tas ir pilnīgi dabiski. Iedomājieties, daudz no jums esat pieauguši cilvēki, un varbūt jums vecāki ir aizgājuši mūžībā. Un jūs dzīvot savu dzīvi, bet atcerieties, tad, kad jūs dzīvot savās ģimenēs, par jums taču rūpējās un gādāja vecāki. Jums deva viss, kas jums ir vajadzīgs, vairāk vai mazāk, bet viņi rūpējās un gādāja par jums, tāpēc, ka jūs esat ģimenes locekļi. Tieši tāpat arī Dieva ģimenē, šie garīgie ģimenē, mēs esam Dieva bērni, mēs esam Dieva dēni, Dieva meitni un Dieva meitas. Tā ir patiesība, un Dievs mums dod daudz lietas, viņš ir mūs svētī, viņš par mums gādā, rūpējas, viņš mūs aizsargā. Dievs ir ar mums, pār mums un mūsos, bet tā pašā laikā Dievs ir noteicis savā vārdā, ka mums būs lūgt, mums būs prasīt, mums būs jautāt, mums būs griezties pie viņa. Kas ir lūkšana? Tā ir saruna ar Dievu, bet tā ir saruna vispirms par viņu pašu.
Visu pirms par viņu pašu. Un tad iet tālāk visas pārējās lietas. Iesim tālāk. Kāpēc ir jālūdz? Kāpēc ir jālūdz? Kā jau sacīja, Dievs tā ir noteicis savā vārdā. Dievs ir noteicis tā savā vārdā, ka mums būs to darīt. Jā. Jau no paša sākuma, jau no Mūzes grāmatas lasot, mēs skatāmies, bija kāds vīrs vārdā Ēnoks. Tur rakstīts, ka viņš savas gaitas vadīja kopā ar Dievu. Viņš bija ļoti tuvu Dievam. Viņš bija sadraudzībā ar Dievu. Viņš meklēja Dievu. Un tas nav vienīgais piemērs. Ļoti daudz citu piemēru. Dievu vārdā arī Daniels un Mūzes, arī Jāzeps. Dažādi šie gadījumi viņi meklē Dievu, viņi pielūdz Dievu. Tas bija ļoti svarīgi. Un arī mums šodien tas ir jāsaprot, ka Dieva vārds aicina, ne tikai patiesībā aicina, bet Dieva vārds arī pavēl to darīt. Mēs arī skatīsimies kādas raksturvietas, Dievs pavēl to darīt, būt neatlaidīgiem, būt patstāvīgiem lūkšanās, aizlūkšanās, tas ļoti svarīgi. Protams, aizlūkšanas tas ir pavisam cits jautājums. Mēs runāsim tieši par personīgām attiecībām ar Dievu, arī mazliet vēlāk, kādā citā mācību tēmā, bet tur tajā viss arī ir iekļauts. Gan lūkšanas, gan personīgas attiecības ar Dievu, gan aizlūkšanas, gan lūguma izteikšana, viss tur tajā ir iekļauts. Bet tomēr mēs nevaram visu to samest kopā, ir jāatšķir kādas lietas, ir dažādi lūkšanu veidi, un mums to ir jāsaprot. Mēs nevaram visu tā samest kopā. Protams, mums ir jānāk pie Dieva no sirds, jāpielūdz viņu garā un patiesībā. Lai sastaptos ar viņu, mums ir vajadzīgs svētais gars, un bez svētā gara mēs vienkārši to nevaram. Mums ir vajadzīgs svētā gara spēks, lai mēs to praktizētu savā dzīvē. Tāpēc būs kāds 4 punkti, kuriem mēs iziesim cauri, kāpēc ir jālūdz, un šie punkti ļoti svarīgi, un droši vien ir daudz vēl citi, bet mēs parunāsim par 4 punktiem, kāpēc ir jālūdz. Tad mēs lūdzām pirmkārt, jo noteikti, ka mēs to darām tāpēc, kā mēs mīlam Dievu. Iedomājieties, tikko precēts pāris. Viņi taču nedzīvos katrs savā istabā, vai katrs savā mājā, un ikdienas viņi nesatiksies un nerunāsies. Kas tā par laulību? Kas tās par attiecībām? Kas tā par mīlestību? Un tieši tāpat ar Dievu. Ja mēs mīlam Dievu, mēs sakām, es tev mīlu, Tēvs, es tev mīlu, bet mums nav attiecības ar viņu. Mēs īsti viņu nemeklējam, mēs viņu īsti nepielūdzām, mēs nemaz nelasām Dievu vārdu. Mēs kaut kad kaut ko paņemam, pagrābjam, varbūt tas ir vienīgais dievkalpojums draudzē, bet mēs mīlam viņu. Un tāpēc arī mēs lūdzam, tāpēc arī mēs meklējam, tāpēc mēs viņu piesaucam, tāpēc mēs pavadām laiku ar viņu, tāpēc, ka mēs mīlam viņu. Tieši tāpat kā šis vīrs un sieva, kas tikko tik ļoti ir iemīlējušies, viņi veido attiecības, viņi visu savu dzīvi, patiesībā visu savu dzīvi, visu šo mūžu, cik Dievs ir atļāvis kopā dzīvot, viņi veido šīs attiecības, lai būtu kopā, lai sazinātos, lai kontaktētos, lai būtu šī komunikācija. Tāpēc arī mēs, ja mēs mīlam Dievu, mēs vēlamies būt kopā ar viņu. Mums ir šī vēlme pavadīt laiku ar Dievu. Savādāk nemaz nenotiek. Ja mēs esam viņa bērni, tad mēs mīlam savu debesu Tēvu, un tad tie nav tikai vārdi mūsu lūpām, tas ir mūsu ilgas, mūsu slāpes pēc Dievu. Tāpēc arī izriet no mūsu sirds šī mīlestība uz Dievu, jo mēs mīlam viņu, mēs gribam pavadīt laiku ar viņu, jo es mīlu savu debesu Tēvu. Viņš man ir svarīgi, es gribu iepazīt viņu sirdi, es gribu zināt viņu prātu, viņu gribu, viņu nodomu savai dzīvē. Man tas ir ļoti svarīgi, un es ticu, ka tev tas ir svarīgi. Tāpēc nemētāsimies tā vienkārši vārdiem. Dievs, es mīlu tevi, vai tas ir personīgi mūsu lūkšanas laikā, vai arī publiski, bet ka tas reāli notiek mūsu dzīvēs, ka mēs mīlam viņu, un ka mums ir svarīgi pavadīt laiku ar viņu. Ļoti svarīgi. Un ka mēs neizlaižam nevienu dienu. Nevienu dienu. Tas ir ļoti svarīgi, mīļie. Par to mēs runāsim kādā citā mācību tēmā par personīgām attiecībām ar Dievu, bet tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi.
Mēs tiksimies nākamajā mācību tēmā, un mēs turpināsim šo, kāpēc lūgt. Iesim pie 2., 3., 4. punkta, bet šajā reizē viss. Bet es gribu iedrošināt jūs, nepalieciet tur, kur jūs esat, meklējiet to kungu, sauciet uz viņu, un viņš atbildēs, lai jūs bagātīgi svētī. Visu labu!